Nu, redz, kā izrādās, Austrālijas brauciens ir ne tikai mans lielākais brauciens, kāds man ir bijis, bet arī viens no lielākajiem video projektiem. Vienvārds sakot, mēs beidzām ar to, kad man atdeva manu pasi un pateica welcome. Es pasi tagad paņemu un dodos ārā. Viņi visu tur pagriezās, vienkārši aizgāja iekšā. Es tagad eju tur, kur ir durvis, attaisās durvis vaļā, izeju ārā, un te man sagaidīja tāds baigais, šoks, tāpēc, ka viss ir pelēkā krāsā. Vienkārši viss ir pilnīgi pelēks. Es pieredzu, pēc filmām un tā, kad Austrālijā spīd saule, es nezinu, ķenguri lēkā apkārt, kaut kas tāds. Te vienkārši viss pelēks, debesis, zemes un pelēki cilvēki, viss pelēks. Labi. Es tagad piegāju klāt pie taksometra vadītāja, rādu taksometra vadītājiem tagad adresi, uz kurien man vajag viesnīcas, jā, un taksometra vadītājs man nosauc kaut kādu subnereālu ciparu, pat cik viņš man tur ir ar mieru aizvest. Es neatceros, kaut kur tur pie 200 Austrālijas dolāriem. Tas, kaut kāds absurds vienkārši, Es jau nezināju tajā laikā vispār kādas cenas tur Austrālijā ir. Un es pateicu, tā neies, es eju pie nākamā. Nākamais man nosauc tikpat daudz vai vēl vairāk. Vienvārds sakot, es sapratu, ka ar taksometru es točna nebraucu. Es tagad tā skatos riņķi apkārt, tur stāv tā kā tāds kioskiņš, jā, uz kura augšā rakstīts autobusu biļetes. Es tagad pieeju tur klāt, es saku, labdien, pie jums autobusu biļetes līdz centram. Viņi saka, jā, līdz Viktorijai. Es saku, ideāli. Es tagad nopērku, es neatceros, cik tur uz tā autobusu maksāja. Pieņemsim, ka 10-15 dolāri. Daudz lētāk. Es tagad nopērku biļetes uz to autobusu, piebrauc klāt, vienkārši satiksmes autobusu, nosauksim to tā. Es tagad viņā iesēžos iekšā, un mēs kaut kur braucam. Mēs tagad braucam, un es tagad skatos uz visiem tiem cilvēkiem, un vajag saprast to, ka es esmu ārkārtīgi nomocīts ar 30 stundu lidojumu, jā, plus vēl ar visu to iepriekšējo vaiprāt, kas man notikās, ar visu to pratināšanu. Es tagad braucu tādā autobusā, un viss man ir pelēks. Tur tā laiks ir augsts, kas priekš maniem bija vēl viens tāds ārkārtīgs pārsteigums. Tas, kad visu laiku filmās, taču tur ir silti, vai ne? Es tur tādā maiciņā, vai ne, tādās vieglās biksēs, tur cilvēki jakās, cepurēs sēž, vai ne? Vienmēr sakot, es tagad ar to autobusu braucu, es skatos uz cilvēkiem, cilvēki skatās uz manīm. Mēs tagad atbraucam līdz tam Viktorijas vilcienu stacijai, kas ir tajā pašā centrā, tur atrodas. Lūk, izējas ārā no tā autobusa, un te es esmu. Es un centrs. Tas centrs izskatās tāds, kaut kas līdzīgs Cēsīm, teiksim tā, jā. Nelielas mājiņas tādas, var redzēt, ka viņas ir, it kā senlaicīgas, jā, bet viņas nav augstas. Ir tur tālumā pāris debesis krāpi bija, vai ne? Bet, tā viņš, tāds diezgan provinciāls skats tam visam bija. Jā, vienmēr sakot, es domāju, labi, es esmu tagad te, pilsētā, vismaz visās pārējās valstīs, kuras esmu bijis, vai ne, pilsētā vienmēr ir daudz lētāks taksometrs, nekā viņš ir tur no lidostām vai kādas citas vietas. Lūk, es tagad pieeju klāt tur pie kaut kāda taksometrista, viņš jau maniem vispār negribēja runāt, viņš tur bija aizņemts kaut ko, viņš tur telefonā rakstījās vai ko. Lūk, es aizgāju pie nākamā, un nākamais, jā, ok, viss, es viņam rādu to adresi, vai ne, viņš saka, jā, es sēdies iekšā. Es tagad iesēžos iekšā, uzprasīju, cik tas maksā, viņš, kaut kāda tur tāda cilvēcīga summa bija, es neatceros, tur 30-40 dolāri kaut kas tāds. Lūk, iesēžos tagad es iekšā, viņš tāds, kur tev somas un kas un ko, es saku, es pa vieglo ceļoju, nekas daudz nav, viņš saka, ok. Mēs tagad braucam, un viņš man tā, tipa tāds runīgs čelis pagadījās, un viņš man tā, tipa, kā atlidoja, kas ko, es tā 2 vārdos pateicu, ka, ne tas foršākais lidojums bija, vai ne, un tas welcomes bija tāds, so.
Nu, un viņš man saka, kāpēc tu izvēlējies šito viesnīcu? Es saku, es nezinu, nu tā kā man piedāvāja tos ceļojumus, vai ne, un visu to, tad šitā bija viena no tām retajām viesnīcām, jā, kura ļāva veikt rezervāciju nesamaksājot, jā, jo ja uz Ameriku tā vīza diezgan viegli dodās, jā, tad uz Austrāliju nē. Un te bija jāparāda visas viesnīcas bookingi, kas ir, biļetes turp atpakaļ un tā tālāk, un tikai pēc tam viņi deva tev savu verdiktu par to, vai viņi tev laidīs iekšā vai nelaidīs iekšā. Manā gadījumā vēl man bija pieprasījums no darba vietas, vēl man bija algas izraksti, nu, viss kaut kādi daudz dokumentu bija viņiem jānosūt, lai viņi man iedod to vīzu. Lūk, tā kā es viņiem visu to nosūtīju, tad viņi man to vīzu iedeva, bet, ja es būtu veicis rezervāciju, jā, un viņi man vīzu nebūtu iedevuši, nu, tad būtu baigies iekritiens. Lūk, tāpēc es izvēlēju šito viesnīcu, viņa nebija lēta, jā, bet varēja vismaz veikt rezervāciju bez samaksas. Un es viņam saku tā divos vārdos arī izskaidroju, viņš klausies, man priekš tevīm ir ideāls vienkārši piedāvājums. Es tāds, kas ir? Un vienvārds sakot, viņš saka, man ir draugi, ķīnieši, un te ir tāds maziņš Chinatowns, un tajā mazajā Chinatownā augšā privāta mājas 2. stāvā viņiem ir istaba uz renti, ko viņi atdod. Un tā summa, tagad vairs neatceros no galvas, bet tā summa, pa kuru es varēju palikt viesnīcā vienu nakti, pie viņiem tādā istabā es varēju, tur neatceros, 3 vai 4 naktis palikt. Ja? Protams, tā ir vienkārši istabiņa, tas nav kaut kāds numurs viesnīcās, kur tev nāks un visu laiku tur mainīs dvieļus un tā tālāk, bet, cena atrisina visu, vai ne? Lūk, un es viņam teicu, ok, braucam. Mēs momentāli turpatās apgriezāmies apkārt, praktiski 10 minūtes no pilsētas centrā, mēs apstājāmies, tālāk tur ar mašīnu piebraukt klāt nevarēja, visi mēs aizgājām uz turieni, skatos, jā, kaut kāda mājiņa, viņš tur parunājās, tur ar vienu kaut ko, ar otru kaut ko, man uzved tagad augšā tanī istabiņā, vai ne, es ieeju tagad iekšā, un tur, jā, ruprunājot, 4 sienas, gulta, un loks, kas skatās uz blakus esošo māju, ja? Tas arī ir viss. Lūk, un ir koplietošanas vannas istaba, kā izrādās, tur viss tas 2. stāvs pa tām istabiņām ir, un viss viņi izdod, ja? Un koplietošanas vannas istaba un koplietošanas tolete, kas man apmierināja pilnībā pa to summu, kas man bija jāsamaksā viņiem. Jo biļetes sakarā ar to, kad arī tur varēja neiedot visu to vīzu un tā tālāk, man arī bija peldošās, respektīvi es biļetes varēju kancelēt, tur kaut kādu nedaudz, neatceros, tur 10 vai 15% zaudēt tikai, ja, vai izmainīt datumus. Un es paskaitīju, cik man naudas bija paredzēts viesnīcai, ja, un par to naudu, cik ilgi es varu vēl palikt Austrālijā. Un apmēram laikām mēs neatceros 2. 3. dienā es pazvanīju uz avio kompāniju, un mēs vienkārši pārbīdījām to visu bez mazai pa mēnesi. Vienkārši uz priekš tās biļetes, vai ne? Un tad man viņi piedāvāja vienkārši, variantu, uz ko es nevarēju atteikties. Viņi pateica, ka man jāpiemaksā bija, tur es neatceros, tur ir 5, tur ir 10%, ja? Un es vispār varu uztaisīt atvērto biļeti. Lūk. Un es pats sapratu, ka es Austrāliju ieraudzīšu daudz lielāku nekā viņi ir. Un te sākās tur, kad es pirmajā dienā uzreiz nogulēju, vienkārši visu laiku nogulēju. Pamodos nākamās dienas pusdienas laikam. Izgāju ārā, un te man, protams, sagaidīja pirmais šoks. Jā, laikapstākļi mainījušies nebija, jo projām bija Austrālijas ziema. Bija augsts un nepatīkams, un es domāju, paēdīšu kaut kāds brokasts, un es ieraugu stāvu lielu uzraksts donuts. Un es domāju, ieiešu iekšā, paēdīšu donutus. Iegāju, tur kaut kā, es tā nepiefiksēju, bet varbūt tur bija cenas klāt, varbūt vienkārši viņas bija tik lielas, kad es to nepamanīju. Bet es tā ienācu iekšā, un es vēl neēdis, un viss, un tur vēl viss garšīgs maržo, un es viņai saku, zini ko, man
šito donatu, šito. Un viņi tā, jā, labi, jā, visu liek tagad uz šķīviem. Es saku, un man vēl lielo kafiju. Viņi man uztaisīja lielo kafiju. Un te, protams, nāca tā realitāte, jā, par Austrālijas cenām. Kad normāli paēst kaut kādu veidu krodziņos un tā tālāk, priekš manīm tas būs nē, jo cenas tur ir vienkārši kosmosā. Ja tu nestrādā Austrālijā. Tāpēc, ka tajā laikā, kad es tur pie viņiem biju, minimālais atalgojums viņiem bija $19 stundā, Austrālijas dolāri. Un, protams, es ar savu ienākumu, kad uz turieni atbraucu, nu, tas vispār, tas nav nekas, jā. Jo normāli paēst krodziņā, tajā laikā, jā, tur maksāja tur 100, neiedzīgos 100. Lūk, brokastis vienā no vietām, tur, kur es biju palicis, jā, brokastis man izmaksāja paēst ap $70. Tur bija, tur tāds furšet galds, jā, kur tu varēji ņemt visu kaut ko tu gribi, ap $70. Lūk, un tad es sapratu, ka, lielākoties es pārvietošos šeit ar kājām un ēdīšu ēdamo, ko es nopirkšu lielveikalā. Un tā man sākās piedzīvojumi pašā Austrālijā.